Čau visiem! Tad, kad man bija 80 abonētāji, es jums apsolīju, ka es jums uzfilmēšu video, kuras atbildu uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Respektīvi, tad, kad es būtu sasniegusi 100 abonētājus, tad man bija jāfilmē šis te video. Man diemžēl tur nesanāca laiks un tā, un tad, kad es tā īsti attapos un sapratu to, ka nu viss jāfilmē tas video, es paskatījos uz savu abonētāju skaitu, un šis skaits man tā diezgan pārsteidz, jo jūs jau esat pāri 200, ja nemaldos, kaut ap 240. Es paspējuši atbildēt tikai uz dažiem jautājumiem, jo man pēc dažām stundām jābrauc ar draugiem uz Romu. Bet nu, tas jau ir vēl cits garš stāsts. Long story short, mēs 4 ar draugiem braucam uz Romu, tikai nevis Rīga-Roma, bet Rīga-Viļņa, Viļņa-Roma, Roma-Viļņa, Viļņa-Rīga. Es jūtu, ka es kaut ko nepareizi pateicu. Labi, neviens, tagad jūs sapratāt. Protams, tas viss arī tiks iemūžināts vloga formātā. Redzēsiet, kā man gāja arī Romā pēc kāda laika, tad, kad es attapšos no tā visa. Nē, nu, ja mēs tā vispārēji runājam, tad, ja es atbraukšu atpakaļ, jo es esmu tik normāli paranoisks cilvēks, ja tu tā var nosaukt. Jo mēs visi 4 draugi, kas mēs braucam, mēs pirmo reizi lidosim ar lidmašīnu. Visu laiku tādas interesantas domas nāk prātā. Principā es varētu sākt atbildēt. Es vispār ceru, ka šodien ielikšu to video nevis tikai pēc Romas atbraukšanas, bet, nu, te jau redzēs, centīšos, ja paspēšu. Animal LVLV jautā, varbūt uzfilmēt kādu gameplay ar komentāriem. Nu, te ir tā, ka es labprāt to izdarītu. Es labprāt to būtu izdarījusi jau sen un tā tālāk, bet problēma ir tajā, ka man nav vajadzīgā tehnika. Tad, kad es visu sakomplektēšu, visu vajadzīgo, lai to darītu, es noteikti to darīšu. Raivo no Aiverts jautā, kad būs jauns video? Nu, Raivo, tu to šobrīd skaties. Man te arī bija jautājumi par to, kad uzliec tādu un tādu dziesmu nākošajā video. Es lēnām cenšos atrunāties no tādu dziesmu likšanas, kurām ir autortiesības. Protams, tas man iet diezgan pagrūti, bet, nu, gan jau ar laiku mans kontents būs 100% mans, bet nu labi, ok. Kāds anonīms lietotājs man jautā. Sveika, Laura! Vēlējos uzzināt, kādu profesiju tu mācies un kurā skolā to var apgūt. Es mācos Rīgas amatniecības vidusskolā un apgūstu video operatoru profesiju. Labi, tālāk. Kāds anonīms lietotājs man jautā. Tavs krūšu izmērs. Nu, mans krūšu izmērs, es domāju, visdrīzāk ir lielāks par tavu smadzeņu izmēru, bet Emīls Briedz man jautā. Sveika, kas tev ikdienā spēja iepriecināt visvairāk? Kad es pirmoreiz izlasīju šo jautājumu, es tā nedaudz apstulbu. Nebūšu apstulbu vienkārši. Es nemaz nezināju, ko tā īsti var atbildēt, bet principā man ikdienā visvairāk iepriecina lietas vai notikumi, kas tā kā izvelk no ikdienas rutīnas. Tā nepatīk rutīniska dzīve, man vajag kaut kādus, action, kaut kādus notikumus. Tas man iepriecina visvairāk. Tā kā man viss šis te ir jāapspēj samontēt, laikam es došos, plus man vēl jāsakrāmē čemodāns līdz galam. Ja jūs vēlaties vēl kaut ko zināt par maniem, tad droši atstājiet savus jautājumus komentāros vai AskFM. Protams, komentāros es vienmēr parasti pati atbildu, uzrakstu atbildi, bet tāpēc labāk AskFM rakstiet, ja jūs vēlaties, lai es atbildu ar video. Un jā, tad nu, līdz nākošajai reizei. Čau!